Klāt pavasaris, kas sev līdzi atnesis dažādas tradicionālas lietas, piemēram, teritorijas sakopšanu un, protams, lielo talku, kas šogad notiks 23. aprīlī. Liepājas RAS pieņems visus savāktos gružus līdz 30. aprīlim bez maksas, samaksājot vien pievienotās vērtības nodokli un dabas resursu nodokli. Liepājas RAS, protams, ka lielās talkas ietvaros, kā katru gadu strādās tādā pastiprinātā režīmā, jo jau ka mums pienāks ļoti daudz talkas automobīļu. Katrā ziņā es gribētu teikt, ka tiem, kas vēlās talkot, talkas vietas iepriekš ir jāpiesaka pašvaldībā un talkas atkritumus pieņemsim par dabas resursu nodokli uz PVN pievienotās vērtības nodokli. Noslēgumam tuvojas arī Liepājas RAS rīkotais konkurss skolu jaunatnei, kas aicina vākt nolietotās elektropreces – Štepseles ceļojums. Kā gadu akcijas mērķis ir nemainīgs – attīrīt savu apkārtni, vienlaikus savācot pēc iespējas vairāk nolietoto sadzīves elektrotehniku – televizors, dators, leduskapis, mobilos telefonus, radioaparāts un līdzīgas lietas. Pēc pirmām anketām spriežot, es teiktu tā, ka šogad ļoti lielu aktivitāti ir izrādījuši tieši Liepājas skolas. Ja tradicionāli Štepseles ceļojums tomēr ir tāda akcija, ko pārsvarā iesaistās, teiksim, Liepājas reģiona, skoliņas, lauku skolas, līdz pat bijušam Saldas rajonam, tad šogad kaut kā tāda necerēta aktivitāte tieši parādījuši liepājnieki. Kopumā pieteikušās 9 skolas, no tām, ja mani atmiņa neviļ, tad 5 ir tieši no Liepājas. Un arī, cik es redzu pēc pirmajiem, teiksim, datiem, liepājnieki ir diezgan daudz vākuši. Pavasars atnāk arī ar velo sezonu, kas laika apstākļiem kļūstot siltākiem, liek iedzīvotājiem izvēlēties aktīvu atpūtu ar velospēdu vai vienkārši to izmantot kā pārvietošanās līdzekli. Tad lūk, Liepājas RAS aicina atbraukt arī līdz viņiem, līdzņemot tukšo tāru, stikla un saplacinātas PET pudeles. Mēs jau esam eksperimentu kārtā iepriekšējos gadus, lai sekmētu šo veselīgo dzīvesveidu cilvēkiem un pārvietošanos visdraudzīgāko dabai un cilvēku veselībai pārvietošanas līdzekli velospēdu. Esam organizējuši tādu akciju, ka cilvēki var savus sašķirotos atkritumus ar velosipēdu atvest pie mums uz poligonu Ķīvītis un nodot bez maksas un piedalīties loterijā. Pagājušajā gadā šī akcija notika 1 mēneša garumā, faktiski augusta mēnesī. Šogad mēs esam sagatavojušies ātrāk jau ar velo sezonas atklāšanu. Pat vēl ātrāk ņemsim vērā, kad velo sezona tiek vairumā vietu atklāt jau tikai 1. māju, bet mēs šo akciju esam sākuši ar 1. aprīli, un tā ies līdz 30. septembrim, kad cilvēki jau pārsēdīsies uz ierastajiem automobīļiem. Akcijas noteikumi ir diezgan vienkārši. Katram cilvēkam ir jāieliek savā mugursomiņā vai maisiņā vai kādā citā iepakojumā 10 tukšas PET pudeles saplacinātas un 5 stikla tāra pudeles. Jāatved viņas uz poligonu Ķīvītis, jāizpilda klienta apkalpošanas centrā savus kartiņa ar kontaktinformāciju un jāiemet viņa. Un mēs katru mēnesi izlozēsim laimīgo uzvarētāju, kas saņems no mums balvu Liepājas RAS. Velo akcija ir jauka iespēja patīkumo apvienot ar lietderīgo.